Lielākajai daļai jauno sportistu šīs būs pirmās tik liela mēroga sacensības. To droši var teikt arī par Latvijas sportistiem. Latvijas delegācijā startam olimpiādē ir iekļauti 44 jaunie sporta censoņi, un mūsējie būs pārstāvēti 6 no 8 sporta veidiem. Bez kalnu un distanču slēpošanas, snowboarda, biatlona un daļslidošanas pirmoreiz vēsturē Latvija būs pārstāvēta arī hokejā. Eiropas jaunatņu ziemas olimpiādē Latvijas jaunieši piedalās jau 10. reizi. Atklāšanas ceremonija ir visai krāšņa, taču jau pavisam drīz sāksies sacensības, un tajās piedalīsies arī Latvijas jaunieši. Tāpēc turam īkšķus. Eiropas jaunatņu ziemas olimpiāde ir atklāta, šodien pirmās sacensības, un uz starta ir stājušās mūsu meitenes milzu slalomā. Viņām priekšā 2 braucieni, tāpēc novēlēsim veiksmi. Milzu slaloma disciplīnā mūsu meitenes ierindojās 4. un 5. desmitā. Visātrāk ieštedes ledaino milzu slaloma trasi no mūsējām veica Katrīna Krūmiņa, kura ierindojās 44. vietā. Liberece ir ļoti jauka īstenībā. Bet trasa ir ļoti ledaina, tāda, ka tīrs spogulis bez mazai. Un elpa arī ļoti pietrūkst, kad nobrauc lejā. Bet tā, nezinu, par cik mans draudzienes rāda, ka esot bijis labs laiks, tad jau laikam ir labi. Puišu milzu slaloma trases bija tik viltīgas, ka no 100 dalībniekiem izmet ārā vairāk par trešdaļu. Arī mūsu Miku Zvejnieku, kuram jau pirmajā braucienā ledainais sniegs atplēsa, slēpēja kanti. Līderpozīciju ieņēma Ģirds Zīle, kurš izcīnīja 48. vietu, bet 58. Toms Čirčs. Es neteiktu, ka es esmu baigi apmierināts. Protams, pirmajā trasē nočakarējos, kā tas bieži sanāk. Otra trasa, domāju, ka būs labāk. Tikai jau centos, sākumā likās, viss kārtībā būs. Bet tad atkal saka, vai atsēdos. Nācās no trases izlikt ārā, atkal pakāp. Bet uz beigām it kā sanāca labi. Nebūtu tie 2 izbraukšanas no trases, tad varbūt būtu diezgan labs rezultāts. Viens no populārākajiem sporta veidiem ziemā Latvijā ir distanču slēpošana. Eiropas jaunatņu ziemas olimpiādē startē 3 meitenes un 4 zēni. Par to, kā mūsējiem klājās, turpmākajās minūtēs. Lai arī distanču slēpošana pēdējo gadu laikā Latvijā ir kļuvusi ļoti populāra, jaunie Latvijas sportisti finiša līniju spēja sasniegt tikai 6. desmitā. Labākā 7,5 km distancē klasiskajā stilā bija Gerda Āboliņa, viņai 61. vieta. Tūlīt pēc viņas finišēja krāslaviete Kristīna Līpiņa, bet 68. pozīcijā palika Natālija Kovaļovā. Zēniem Mārcis Jakovičs 10 km slēpojumā Latviju jau iecēla protokola pirmajā pusē. Madonas ģimnāzijas 82 dalībnieku konkurencē ieguva 36. vietu. 57. finišēja Ārnis Petersons, 61. bija Rudolfs Kļaviņš, bet 63. Viesturs Eglītis. Trasa diezgan laba, ja ņem vērā to, ka sniega, var teikt, nav, tad ir labi sagatavots un tīra. Netipiski šādiem laikapstākļiem, parasti citur ir viss ar dubļiem, bet šeit ir diezgan labi sataisīs. Par sacensībām? Es domāju, ka neteiksim, ka ideāls starts, bet slikts nav. Šobrīd es to arī esmu gatavs. Pirmo reizi Latvijas delegācijas sastāvā Eiropas jaunatņu ziemas olimpiādē piedalās arī Latvijas hokeja izlase. Latvija tiek pārstāvēta ar U17 valstsvienības hokejistiem, un viņiem apakšgrupu turnīrā ir jāizvada 2 spēles. Par to, kā viņiem veiksies, tūlīt arī turpinājumā. Olimpiādes gaidītākais notikums bija Latvijas un Krievijas hokeja spēle. Mača pirmajās minūtēs toni laukumā noteica Krievi, bet pēc tam mūsējie arī bija apraduši ar situāciju un sāka izrādīt pretestību. Izšķirošie notikumi laukumā notika 3. trešdaļā, kurā mūsējie burtiski salūza, un Krievi pilnībā spēles grožus pārņēma savās rokās. Gala rezultāts 7-2 Krievijas labā. Jāpiezīmē, ka lieliski maču aizvadīja mūsu vārdsargs Elvis Merzlikins. Spēle likās man, ka būs ļoti grūtāka un ātrāka. Protams, Krievi jau pašā sākumā nenormāli ātri nodzināja, tīpaši mani un čaļus. Otrajā puslaikā viņi tā kā atlaida bišķi. Man likās, ka ja čaļi būtu ritīgi devuši iekšā, tad mums būtu viņus normāli vinnējuši. Un neko, vienkārši tagad šveicieši būs un tos mēs vinnēsim 100%.
Pēc Krievijas spēles nāca mačs ar Šveici, un mūsējiem uz šo cīņu likmes bija liktas ļoti augstas, jo tikai uzvara pār šveiciešiem ļautu grupā ierindoties 2. vietā un cīnīties par olimpiādes bronzas godalgām. Taču spēles pirmajās minūtēs ielaistie 3 vārti arī izšķīra mača likteni. Mūsējie pēc tam gan pamodās un sāka spēlēt daudz aktīvāk, bet cīņa ilgs tikai 60 minūtes, un, diemžēl, tas bija par maz. Gala rezultāts 4-3 Šveices izlases labā. Atkal labus vārdus vēlos teikt par mūsu vārdsargiem, jo pēc pirmajām minūtēm zaudētajiem 3 vārtiem Ivara Puneminova vietā vārtos stājās Elvis Merzlīkins. Abi nospēlēja labi un, zināmā mērā, pateicoties viņiem, rezultāts uz tablona rādīja 2 ciparu skaitli. Man šitā spēle vairāk patika nekā pret Krieviem. Šitā tāda skaistāka, rezultāts arī, protams, labāks bija mums šodien. Neko, tagad nākamā spēle. Galvenais treneris Ēriks Miļons pastāstīja, ka šādi turnīri puišiem veido raksturu un meistarību, un mūsējiem pietrūka tikai koncentrēšanās, jo vispārējais viņiem ir. Ātrums viņiem ir bišķiņ lielāks kā mums, ja, bet tomēr mēs to spēli salauzām uz otru pusi, par ko īstenībā liels prieks, un redzams, ka mēs esam uz pareizā ceļa, ka nav tā, ka mēs tur lūstam un viss beidzās. Latvijas U-17 izlase apakšgrupā piedzīvoja 2 zaudējumus pret Krieviem un pret šveiciešiem, un Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādē cīnījās par 5. vietu, un pretiniekos nāca Slovākijas vienaudži. Atšķirībā no iepriekšējām 2 spēlēm, šoreiz pirmais periods mums bija iepriecinošs. Emils Potapovs, Ričards Konrāds, Nikolais Iļisējevs un Rihards Bukarts no 4. līdz 19. minūtei ar precīziem metieniem gādāja, lai rezultāts būtu 4-0 Latvijas labā. 2. periodā par mūsējo galvām nogāzās pelnītu un nepelnītu noraidījumu lietus, un tā visa rezultātā Slovāki panāca jau 4-3. Tomēr atlikušajās minūtēs Latvijas puišiem pretinieku uzbrukumu viļņus izdevās apturēt, un pirmo reizi Eiropas ziemas olimpiāžu vēsturē likt skanēt Latvijas himnai. Sākumā spēli iesākām ļoti labi. Tā teikt, bijām vadībā 4-0. Pēc tam viss periods beidzās, visa komanda pārāk daudz sapriecājās. Sākās 2. periods, 2 goli uzreiz, nelabvēlīgi mums, un sākās panika aizsardzībā. Protams, tiesnesis mums arī nebija labvēlīgi, šodien ļoti daudz spēli mazākumā. Pēc tam viņi vēl viens vārds guva. Mēs pēdējo spēles daļu labi nospēlējām aizsardzībā, tāpēc arī šodien uzvaru. Olimpiādas hokeja turnīrā uzvarēja Krievijas jaunieši, kuri finālā ar 2-1 uzvarēja Somiju, bet bronza šoreiz Šveices valsts cienībai. Biatlona sacīkstes ir viens no interesantākajām un aizraujošākajām olimpiādes sacensību programmā. Sekosim līdzi, uz ko ir spējīgi mūsu jaunieši. 12,5 km biatlonā ar 4 šautuvēm ātrākais no mūsējiem bija Aleksandrs Patrijuks, viņam 39. vietā ar 7 soda minūtēm. Par 1 soda minūti mazāk nopelnīja un 45. vietu izcīnīja Daugavpilietis Žants Andrejevs, bet Nauris Birkentāls ar 7 soda minūtēm finišēja 50. vietā. No mūsu meitenēm 10 km trasē ātrākā bija Laura Kupča, bet šaušanā precīzākā Gunita Gaile, kur ar 6 soda minūtēm ieņēma 65. vietu. Citās sacensībās 10 km sprintā Aleksandrs Patrijuks par spīti 3 soda apļiem pakāpās līdz 34. vietai. 43. finišēja Žants Andrejevs, bet 60. Nauris Birkentāls. No mūsu meitenēm šoreiz labākā bija Laura Kupča, kura arī šāva salīdzinoši veiksmīgi izcīnot 64. vietu, bet 68. pozīcijā finišēja Gunita Gaile. Tikmēr, kad Eiropas jaunatnes ziemas olimpiāde bija jau pusē, labāko rezultātu no mūsējiem sasniedz daļslidotāja Aļina Fjodorova. Viņa pēc īsās programmas ierindojās 5. vietā un bija visas cerības pakāpties par kādu pozīciju augstāk. Gan Aļinas treneris, gan mamma, kas arī bija Librecā, pirms izvēles programmas minēja, ka pats svarīgākais ir nosargāt 5. pozīciju. Mūsējā startēja, kā pirms pēdējā parādīja ļoti skaistu priekšnesumu un galu galā izcīnīja ļoti augsto 5. vietu. Programma nebija izpildīta tik labi, bet atzīmes gan ir labas. Man
vislabākais rezultāts tādas sacensības bija 8. vieta. Tagad 5. Aļina sasniegtais rezultāts bija arī labākais no visas Latvijas delegācijas. Tāpat kopsumā savāktie 122,80 punkti ir viņas jauns personīgais rekords. Sportistas treneris Andrejs Bravenko par parādītajiem priekšnesumiem bija gandarīts, taču atzina, ka Aļina visu paredzēto programmu neizpildīja. Alina vēl nav realizējusi visu savu potenciālu, un viņai ir vesela mūža priekšā tajā sporta, un es ļoti ceru, ka mēs varam no viņas sagaidīt daudzus panākumus un kādreiz redzēt viņu uz podiuma gan Eiropas sacensības, gan pasaules sacensības. Aļinas turpmākajos plānos ir piedalīties pasaules junioru čempionātā, un tajā viņa cer ierindoties pirmajā 10. Treneris uzskata, ka tas ir iespējams, taču, protams, Aļinai vēl ir daudz jāstrādā. Šogad pirmo reizi Latvijas vēsturē Cēsīs Ozolkalnā norisinājās Eiropas kausa izcīņas posms snowboard krosā. Arī Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādē notiek šādas sacensības un, protams, tajā startē arī labākie Latvijas jaunieši. Lielākais nezināmais mūsu komandā bija snowboard cross. Neviens Latvijas sportists ārzemēs šajā disciplīnā vēl nebija startējis. Turklāt trenera ampluā debitēja Toms Vasins. Kvalifikācijas barjeru pārvarēja visi mūsējie. Tiesa tā, nebija augsta un puišiem lieki bija tikai 10 braucēji, savukārt visām 29 meitenēm tika ļauts turpināt cīņu izslēgšanas mačos. Līdz ceturdaļfinālam gan neviens no mūsējiem neizkļuva. 19. rezultāts kopvērtējumā Lindai Zvaigznei, 24. bija Artūrs Vasarais, bet 31. laiku uzrādīja Kristaps Bielis. Pirmajā braucienā es uzskatu, ka es nobraucu ļoti labi priekš savām spējām. Trasa ir diezgan viegla, viņa ir lataina, bet virāžas var ļoti viegli izņemt. Ātrums ir ļoti labs. Kā kopumā es uzskatu, ka trasa ir viegla. Jāpiezīmē, ka treniņu braucienā traumu guva Zane Leja, kurai konstatēja smaciņu satricinājumu. Pēc šīs olimpiādas jaunieši varēja redzēt savu vietu Eiropas līmenī. Daudziem vēl ir ļoti jāmācās, taču priecēja fakts, ka arī šoreiz uzmirdzēja kāda zvaigznīte un šoreiz daļslidošanā. Nākamais lielais ziemas pasākums jauniešiem būs Pasaules jaunatnes olimpiskās spēles Innsbrukā 2012. gadā, un atšķirībā no šī pasākuma vieta tajās būs jāizcīna. Tas nozīmē lielu konkurenci, un piedalīties varēs tikai tie paši labākie. Innsbruka pēc gada ir pasaules jaunatnes olimpiāde. Ko varam sūtīt uz turieni un vai būs ko sūtīt? Tur ir stipri savādāk. Ja te bija tomēr tā, ka Eiropas Olimpiskā komiteja un uz šo pasākumu dod valstī kvotas, cik mēs varam vest, tad Innsbruka ir savādāk. Tur jāizcīna tiesības. Tā kā uz Innsbruka mums nebūs tik liela komanda, kā ir tagad. Tur jau būs tā, ka tā vieta jāizkapā ir, tad tie, kas izkapās, tie arī brauks.